Viktors Moros pēc spēles pret Grobiņu, treneri, tavs komentārs. Labvakar. Paldies visiem līdzjutējiem, kas šodien atnāca, jo mums šodien bija īpaša diena. Pavelam pēdējā spēlē, un mēs redzējām, ka trenējoties visu gadu nebija nevienas spēles viņam, bet arī šodien dažas grūtās situācijas viņš arī tur bija uz virsotnes, un paldies viņam par visu, ko viņš izdarīja priekš mūsu kluba. Noteikti viņš ir viens no spilgtākajiem personām Latvijas futbola, un vēlam veiksmi viņam nākamajā etapā, un vēlreiz paldies par visu izdarīto mūsu kluba labā. Par spēli it kā jau domājam par nākamo sezonu, mēģinām kaut ko pārbaudīt, kaut ko iespēlēt. Pirmajā puslaikā nebijām gatavi tam, ka pretinieks spēlēs ar 4 aizsargiem, un drusku citādāk gatavojamies, un arī kaut kādas situācijas ar bumbu. Tā atveram spēli, ko negribētu redzēt, bet kopumā otrajā puslaika jau varbūt pie rezultāta 3-0 pretinieks rīkojas citādāk, vai varbūt viņam nebija vairāk spēku, bet tāds spēles zīmējums bija drusku pareizāks, jo kad mēs spēlējam tādu futbolu, kas arī bija iepriekšējā spēle pirmajā puslaika pret Tukumu, kad mēs dodam iespēju pretiniekam, tad drusku izlīdzinājās iespējas. Sākam spēlēt, kā Karager par Liverpoolu spēli teica, basketbolu. Tad, protams, mēs drusku negribējam tā rīkoties dažas situācijas. Un vēlreiz atgriežoties pie Pavela paveikto, tiešām viņam bija dažas tādas grūtas situācijas, kur viņš bija virsotnē. Par Pāvelu varbūt var arī pakomentēt, vai viņš pēc spēlētāja karjeras beigām kaut kādā veidā paliks saistīts ar klubu, piemēram, vārdsargu treneris, stafā kaut kur, vai jauniešiem, bērniem, vai viņš vēl pagaidām nav izdomājis? Tā es nevaru atbildēt, jums labāk pajautā viņam vai prezidentam, bet, kā es dzirdēju, kā mēs runājam, mēs gribam, lai viņš paliktu kluba kaut kādā jomā. Viņš jau studē trenera karjeru un grib palikt par treneri kopumā. Ja viņš paliks, es būšu ļoti priecīgs, jo vienmēr patīkami ar viņu parunāt, satikt, bet es domāju, ka jāpastrādā drusku zemākā līmenī, lai pēc tam būtu gatavam, un ja viņš, piemēram, turpinās strādāt pie mums, tad domāju, ka tas notiks tieši akadēmijā. Arī pēc 5-0 jāuzdod kaut kas provokatīvs. Pirmie visi vārti bija faktiski uz vecajām iestrādēm, joprojām Ikaunieka centrējums Lemaičs ar galvu, joprojām stūras ir viens Veips, Savaļnieks lieliski norientējās, redzot, ka tukši vārti. Vai tev kā trenerim negribētos, ka ir arī, Tallā, Vautera pienesums, viņu kaut kādi gūtie vārti, rezultīvās piespēles, nevis tikai stabils labs sniegums, kas droši vien šodien bija, bet arī rezultatīvie punkti? Ja spēlē Darko Lemaičs, tad es domāju, ka viņš ir labākais ar atravienu līga spēlētājs, ja viņam izveidojam šādu iespēju, tad viņš to realizēs. Bet spēlēt un neizmantot to, ja tev ir tāds spēlētājs, tas ir muļķīgi.
Protams, mēs to darām. Un ja jūs izanalizēsiet, piemēram, mūsu iepriekšējo sezonu, kad mēs daudz bez viņa spēlēm, tad bija citas iestrādnēs. Es neteiktu, ka tās ir vecas iestrādnēs, bet noteikti mēs zinām, ka to mums, protams, jāizmanto. Ja ir tāds spēlētājs un neizmantot viņu, tad nevajag viņam vispār spēlēt. Un noteikti tas jāizmanto. Runājot par citām iestrādnēm un par punktiem, bija labas iespējas arī gan Volteram, gan Talā, bet uz tablo mēs neredzējām tā rezultātu. Bet mani tas netraucē ļoti daudz, jo galvenais, lai visi saprastu, ko darīt un kā būtu šādas situācijas. Un tālāk jau ir meistarības jautājums, pie kura jāstrādā. Darko arī nesita no sākuma tā, kā viņš to dara šo sezonu vai iepriekšējos gados. Un tas tikai jautājums treneriem tieši treniņos, runājot par individuālo darbu. Un, lai tas strādātu, vienmēr tas jādara. Un arī tā nestrādā tā, ka ja viss jau ir labi un tā būs vienmēr, nē, tā nevar būt. Kā ar jaudu, kā ar spēku, kā ar izturību, visu jātrenē un arī tehniski, taktiski arī pie tā vienmēr jāstrādā un tikai pēc tam būs rezultāts. Šodien, kad guva vārtus Savaļnieks, laikam nevis labākajā veidā nospēlēja Grobiņas vārtsargs un nedrīkstēja Grobiņai šodien sargāt vārtus Orols. Jums savukārt Pāvils Štebors kļuva jau par 5. vārtsargu sezonā, kurš sargā vārtus. Labi, tas vairāk simboliski, bet bija 4 pilnvērtīgie vārtsargi sezonas gaitā. Vai nevienā brīdī neredzējāt Orolam tādu iespēju integrēt viņu RFS komandā, redzot, ka viņš citās komandās ir spēlējis diezgan spēcīgu, atstājis spēcīgu iespēju gan Supernova, gan Grobiņā un palīdzējis tām komandām un rādījis labu līmeni? Jā, protams, mēs ceram uz visiem tiem spēlētājiem, kas spēlē citos klubos. Tieši tāpēc viņa spēlē, ja, piemēram, tas pats Orols būtu pie mums un viņš nespēlētu, un viņš spēlētu pirmajā līgā. Vai tas būtu labi Latvijas futbolam? Nedomāju. Tagad viņš var spēlēt pilnvērtīgi pret labām komandām, kļūt pieredzējušāks un arī būt viens no nacionālās izlases vārtsargiem. Tas pats Sergejs Vilkovs, viņš ir pie mums, bet nespēlē daudz. Viņš spēlē arī pirmajā līgā, bet viņš mums ir vajadzīgs arī Eirokausos, jo, kā zināms, viņš neņem vietu kā RFS audzeknis. Un par to visu ir jādomā, bet Frenkam ir laba nākotnē, es ceru. Es ļoti labi viņu pazīstu un arī biju viens no tiem iniciatoriem, lai viņš nāktu pie mums, jo viņš vēl skonto. Pirmajā līga bija mana komanda. 16, 17 gadi viņam bija, viņš nevarēja spēlēt. Tā ir cita tēma, kāpēc. Bet kopumā par visu to domājam un tādi ir mūsu secinājumi. Un pēdējais vai kopumā par šo vakaru pēdējā mājas spēle sezonā tieši LNK sporta parkā, vai esi apmierināts ar visu, kā sanāca, ar Pāvila Štebora atvadu koridoru, ar savus uzvaru, ar lielu rezultātu, daudz gūto vārtu, vai varēja būt vēl kaut kas labāks? Par Pāvila atvadam, jā, protams, viss notika tā ļoti sirsnīgi un arī mūsu ģērbtuvē ļoti labi parunājām. Un tas notika bez kaut kāda protokola, bet ļoti pareizi. Par rezultātu, kā es jau teicu, vairāk interesē nevis rezultāts, bet kaut kādas idejas, un bija idejas līdz pēdējām. Negribējām zaudēt vārtus
pie šāda rezultāta. Bija drusku jākoncentrējas citam lietām, nevis augstākā tādā tempa pressingām, bet disciplinēti, kompakti, jo tā noteikti bija problēma mūsu aizsardzības tādiem darbiem šo sezonu. Tāpēc līdz beigām koncentrējamies uz to, arī spēlējot ar bumbu. Gribējām kontrolēt nevis bumbu, bet maču kopumā un izveidot tās situācijas, kad mums nav riska, bet mēs to varam izdarīt un neļaut pretiniekam kaut ko izveidot. Bija idejas arī pēdējās minūtēs, ka nespēlējām ar domu, ka viss ir beidzies un gaidām svilpi. Atradām tās un mēģinām to visu nedēļu darīt un pamēģināt arī spēli un izdarīt to uz maksimumu. To es šodien redzēju un esmu apmierināts ar šādu attieksmi. Un tas tiešām ļoti, ļoti profesionāli viss bija. Paldies. Oskars Kļava pēc spēles pret RFS. Treneri, tos komentārs. Smagi, jā, kad 0-5 zaudēt jebkurā spēlē, tas ir nepatīkami, bet tāda reālā situācija. Centāmies tur grausties, kosties, bet RFS kļūdas nepieļauj. Katru mūsu mazāko, katru mazāko kļūdu viņi izmantoja līdz bīstamam momentam. Jā. Tāpēc viņi ir top komanda Latvijā. Kur Džeks sitās, par to viņiem paldies viennozīmīgi, jā, tur nav jautājumu. Maiņas mums ir ļoti maz, traumēti, kartiņas, jā, kāds nedrīkst spēlēt. Tad cerēju, ka es kaut ko labāk, bet ir kā ir. Tukumnieki pabojāja Rīga tos svētku sajūtu, lai gan Rīga kļuva par čempioniem. Tukums nezaudēja maču, vai sekojot līdz tai spēlē, neienāca pašam prātā doma, vai pašpikot tukumnieku stilu, vai vienkārši mēģināt atkārtot kaut ko līdzīgu, jo te arī tāda svētku noskaņa par godu Pāvilam Steinboram. Jā, tieši tā bija daudz arī svētku noskaņa šeit, vai ne? Bet ar to bija pa maz. Un runājot par Rīgu, varēja just, ka viņam spiediens, viņam met jau spēlēja. Tā ļoti piesardzīgi pēc iesistiem vārtiem. Un ar Tukumu arī tā vairāk nebēs gūt vārds, bet neielaist. Jo viņiem tas neizšķirts pilnīgi derēja, lai cik jocīgi tas neskanētu. Protams, visām spēlēm seko līdzā. Nekas labs tur nenotiek. Vai nebija doma šodien spēlēt ar 3 centra aizsargiem, vai vienkārši sastāva trūkst? Tu uzdev jautājumu un atbildēji, jā. Tā jau teicu, mums pusotra maiņa ir dzīvu. Un izējām no tā, mēs spēlējam, kur spēlētāji pieejam, un tad mēs pielāgojamies. Jā, uz nākamo spēli jau plānojas vairāk apakaļ, un tad mēs varētu parotēt vairāk. Tā būs vairāk opcijas. Pagaidām mums opcijas maz ir, un šitā grūtā spēlē vēl taktikas maiņa ir, tā izvietojuma maiņa. Ja, un kaut arī liels problēmas nesagādāt tās taktikas maiņas, jo ar 4 aizsargiem spēlētājiem vienmēr vieglāk spēlēt. Un ar 5 aizsargiem spēlējam ne jau aiz labas dzīves. Vienkārši mums meistarības atšķirības dēļ, tad mēs spēlējam ar 5. Protams, turpināsim spēlēt ar 5 aizsargiem. Izturējāt 25 minūtes, kas arī nav mazs pret šādu pretinieku. Tad tie atslēgas vārti, kas salauz to rezultātu. Lemaičs ar galvu, pret viņu spēlēja Džeriņš, kurš arī ir gan centra pusars, gan malējas aizsargs. Laikam arī to centimetru pietrūks, lai cīnītos ar Darko. Vai bija kaut kāds plāns, kā cīnīties? Varbūt vairāk Družiņinu vilktus uz Lemaiča pusi vai kā citādi? Es domāju, ar to saskarās viss komandas ar šito problēmu. Ja tik daudz labi krosi no malām ir, viņi meklē viņu. Un ko mēs gatavojam? Mēs zaudējam augumā, ja? Meistarībā zaudējam, un tad es varu pret viņu uzspēlēju. Ja? Man augums un svars atļauj viņu pagrūstīties. Un ko es piedāvu aizsargiem, kam, kad Družiņam vēl ir, neļaut viņam ieskrieties un nelaiž no vietas, lai vārtsargam ir iespēja izvilkt to bumbu. Džerim nav ne augums, ne svars, un viņš tā nav viņa tīrā pozīcija, un viņš darīja visu, ko varēja, un nekāda jautājuma nav. Tur pāris reizes viņam patraucēja, lai aiziet garām. Un tādā situācijā aizsargs ir blakus, un vienkārši zaudēt 2 cīņu, tā nav kļūda, tas vienkārši ir meistarības jautājums.
Tā kā. Un vienalga, viņš labā galva, viņš kājies, ja tas bija bijis sāpīgāk. Pieminēji savu futbolista karjeru, ka esi ticies ar Darko Lemaiču, tagad pārlecot arī pie tavas karjeras spēlētāja laikā. Ar Pāvelu Steinboru arī pabijāt vienā komandā, Liepājas Metalurgā. Ko var pateikt par viņu atvadu spēli, par viņa karjeru? Viņš man teica, viņš kopā sāk ar mums par pāris spēlētājiem un kopā arī pabeidz. Jā, tā, es pat to neatceros. Es pat neatceros, kad viņš sāk. Es atceros, mēs spēlējam kopā, jā, man liekas, 10. gads varbūt bija, vai 12. Tur bija ārzemēs, tāpēc neatceros. Pirmkārt, foršs cilvēks patīkams, viennozīmīgi. Jā, un ko parādīja viņa arī karjeru, jā, ka viņš tik ilgi varēja nospēlēt labā līmenī. Kā Varsaks varēja turpināt vēl. Es domāju, jā, vienkārši iespējams atrast jaunu ceļu. Kā futbolists, ko tur spēlē izlasē, Polijā labi spēlē, jā, labā klubā bija patīkam karjeru. Ja atgriežamies mazliet vēl pie spēles un pie vārdsarga pozīcijas. Pāvēlam Steinboram liela pieredze, reti viņš rupi kļūdījies ar savas karjeras laikā. Kā tu vērtē Pinčuka darbību, kad viņš saskarējās ar Krautmani, kad pameta vārtus un ielaidāt diezgan viegli arī no Liepājnieka, var teikt, Roberta Saveļnieka? Jā, vārdsarga pozīcija vienmēr ir diezgan izšķiroša. Ceļš nav spēļu prakse, un tieši spēle sanāk pret RFS. Tas pats būtu Rīga līdzīgi, kad grūti ir jaunam vārdsargam. Ko es teiktu? Gūt labu pieredzi. Galvenais ar tām kļūdām mācīties, lai neatkārtotu. Ne? Ja nav 3 punkti, tad ir pieredze, kā teica man viens draugs, treneris. Un par tabulu, cik sabēdājāties pirms šī mača, uzzinot, ka Mete ir pieveikusi Audu, kas ir pamatīgi sašķobījis to visu situāciju apakšdaļā, un jums ir grūti pretinieki pēdējās 2 kārtās. Mete ir tādi, kurus viņi var uzvarēt? Teiksim, sabēdājos, bet tā ir papildus motivācija, papildus tāds pozitīvs spiediens, motivācija, kas vienkārši dzen uz priekšu, ja, kad nav kur atkāpties nevienai komandai, ja, visi iet uz maksimumu cīnās un graužās. Ja, un katra spēle ir, teiksim, nezinu, kas, ar RFS neskaitot, jā, viņiem visiem grūti ir. Un visi cīnās, graužās pa punktiem, visiem vajadzīgi, jā, tas padara interesantu čempionātu, un es domāju, to līmeni paceļ uz augšu, gan skatītājiem patīk, jo es arī neatceros, kad ir bijis tā, kad parasti bija kāds outsiders čempionātā, kur visi ņēma punktus, bija skaidrs, tur pa 9. vietu cīnījās. Šogad ir tā, ka nav skaidrs, kurš paliks, kurš būs pārspēlējis, ja viss vēl priekšā. Un man prognoze ir, ka tas būs līdz pēdējai minūtei, pēdējā kārtā. Tad izšķirsies. Paldies!